Labdien! Kā pagāja nedēļa? Cerams, ka bija interesanti. Un tagad sāksim 3 raidījumu sēriju, kas saucās Buļņika saslima, ko darīt, neko paskatīšos video lekcijas. Tātad 3 video lekcijas. Pirmā video lekcija, kas ir domāta pirmiem 3 uzdevumiem no laboratorijas darba. Apskatīsim, kā pildīt pirmo uzdevumu, un tad izmantojot tās zināšanas, ko es šeit došu, mēģināt paši izpildīt 2. un 3. Jums izdosies, es ticu. Tātad, kas ir jauns šajā laboratorijas darbā, kas nebija līdz šim, varbūt vai bija netik izteikts, ka papildus tiem 3 galvenajiem soļiem, par ko mēs runājam darbā ar solveri, šeit nāk 4. un 4. saucās nosacījums. Tad atcerēsimies, ka mums bija 3 svarīgas lietiņas, mainīgie, formula, un tad zināt, kam tā formula beigās ir vienāda. Tas 3 svarīgas lietiņas, kas vienmēr ir jādod. Un tagad nāk vēl 4. lietiņa klāt nosacījumi, ka mēs pielietosim arī kaut kādus nosacījumus, kas raksturo mūsu uzdevumu. Tātad paskatīsimies pirmo uzdevumu laboratorijas darba, ko mēs šeit redzam. Mēs redzam, ka mums ir kaut kāda naudiņa, kuru mēs varam iztērēt, ka mums ir iedotas akcijas, kuras mēs varam pirkt, ir pateikt, cik šīs akcijas maksā, ir pateikts arī, cik var nopelnīt no šīm akcijām, un arī vienkārši, cik šādu akciju ir tirgū, lai nevar nopirkt vairāk. Un mūsu uzdevums ir ļoti vienkārši, tātad cik un kādas akcijas varat iegādāties par šo naudu, lai gada laikā iegūtu lielāku peļņu. Tā ir mūsu peļņa gada laikā par akciju. Un tad mums ir jāizdomā, cik akciju jāpērk. Tātad, kā es jau teicu lekcijai, pirms es saslimu, tad atbildes uz pirmiem 3 jautājumiem visbiežāk slēpjas teikumā ar jautājumu zīmi. Tātad, šajā teikumā var atrast atbildi uz jautājumu, kas ir mainīgie, un atbildi uz jautājumu, kas ir mērķa funkcija, un ko ar to darīt. Un tad mēs šeit redzam, kad mūsu uzdevumā mainīgie ir akciju skaits, cik ir jāpērk, šādi. Un kā jau esam ar jums sarunājuši, iekrāsojam zaļā krāsā. Starp citu, es šeit lietoju 13. ofisu, cerams, ka problēma ar šo nebūs, izskatās gandrīz tāpat. Būtība nemaina, mazliet vizuāli savādāk izskatās. Tā kā saturamies un domājam līdzi. Tālāk. Mainīgi atrastī mērķa funkcija, tātad formula, funkcija, kura nepārprotami pateiks, ka mūsu izvēlētā kombinācija ir vispareizākā. Tad atkal skatāmies uz teikumu jautājumu zīmi beigās, ko mēs šeit redzam, tad mums ir jāatrod tāda akciju kombinācija, lai peļņa būtu lielāka. Tātad maksimālā peļņa, mūsu mērķa funkcija ir peļņa. Peļņu mēs reiķināsim izmantojot, protams, sum product šādā veidā. Un lūk ir mūsu sum product formula. Ko mēs darām? Mēs paņemam katru akciju, ko es plānoju pirkt, reizi no atbilstošo peļņu, beigās saskaitu. Viss ir vienkārši, kā vienmēr, neko sarežģītu šajā kursā mēs vispār neņemam. Jūs jau atceraties. Tālūk, ja? Neaizmirsīsim mazliet iekaņas, labi, neaizmirstam iekrāsot sarkanai krāsām. Arī bijām sarunājuši šo lietu. Tātad redzam, ka pamats ir gatavs, mēs zinām, ko ir jāmaina, mēs zinām, kāda ir mērķu funkcija, un mēs zinām, ko ar šo mērķu funkciju darīt. Viņu vajag maksimizēt. Ja? Tad viņu vajag maksimizēt, to mēs arī mēģināsim izdarīt. Nākamais skatāmies, vai šajā uzdevumā ir kādi ierobežojumi. Šeit jau ir sarežģītāk, nekādu teikumu jautājumu zīmi nav, vai lasīt uzmanīgi un skatīties, kas rakstīts teikumā. Vai uzdevuma. Ko mēs šeit redzam? Mēs redzam, ka mums ir kaut kāda naudiņa. Mums ir tikai 45,000. Tas nozīmē, mums arī iedod cenu par katru akciju. Tas nozīmē, ka man ir jāpērk, jākombinē daudzumi tā, lai šo summu nepārsniegt. Tātad sauksim to par izmaksām. Izmaksas, piemēram, šādi. Ja, no kā sastāv mūsu izmaksas? Laikam arī tas pats skaits. Kaut ko aizmirst pareizi. Es jau dzirdu ausīs, ka jūs man sakat priekšā, ka te jāliek sum product, tāpēc es to arī daru. Tad sum product šeit, un te mums ir cena, protams, lūk šādi.
Kas notiekās, atkal daudzums reizes cena, šeit mēs iegūstam mūsu pirkamā pagaidām kopējo summu. Tad tik daudz pagaidām tas viss mums izmaksāja. Lūk šādi, labi. Un šo lietiņu mēs iekrāsojam pēc mūsu norunas dzeltenajā krāsā. Paņemsim kaut ko tādu, ja? Dzeltenā krāsa. Lūk. Un ko mēs redzam? Ka mainot šeit daudzumus, ir jāizdomā tāda kombinācija, lai ne tikai peļņa būtu maksimāla, bet arī šīs izmaksas būtu mazākas nekā man ir naudiņa. Jo es šeit nevaru dabūt skaidri, kas ir laiks par 45 000. Es varu dabūt mazāk, bet es nevaru dabūt vairāk. Ja tad tas ir mūsu nākamā līdzi. Nu, un pēdējais, ko varbūt šeit ne katrs pamanīs, ir resursi. Šīs lietas. Resursiem nevajag kādu sevišķu formulu. Šeit viss ir pateikts, lūk, ir šie skaitļi. Tik daudz ir akciju. Tas nozīmē, ka šeit man mainīgo tabulā nevar būt, piemēram, nevar būt pie C apjomam lielākam par 500 000. Vienkārši nevar būt, jo tāds ir ierobežojums. Lūk. Un problēma ar ierobežojumu tāda, kad nevienmēr ir pateikt, cik daudz šo ierobežojumu. Katru reizi uzmanīgi jālasa teksts uzdevumā. Ok, ko esam izdarījuši līdz šim? Mums ir mainīgie. Lūk, tie ir. Mums ir meķa funkcija. Fantastiski, mēs zinām, ka viņu jāmaksimizē, tāpēc, ka tā ir peļņa. Pilnīgi pietiek ar šo te apzīmējumu. Mums ir izmaksas, kas ir ierobežotas. Mēs nevaram patērēt vairāk nekā 45 000. Mums to mamma ir iedevusi. Un resursi, lūk, ir resursi, tātad tik daudz ir tirgu preces, nevar nopirkt vairāk. Kā to visu skaisti salikt vienā uzdevumā? Protams, sākam ar data solver. Lūk, šeit parādās mums jau pazīstamais solvers. Set objective, un jūs man pareizi sakat priekšā, tas ir mūsu sarkanā šūna peļņa. Ko mēs darām ar sarkano šūnu? Mēs to maksimizējam. Ko ir jāmaina? Mūsu zaļais apgabals. Jā, lūk, tagad ir galvenais pareizos iezīmēt. 4 šūniņas ir gatavs. Tālāk, pievienojam mūsu nosacījumus. Pirmais nosacījums ir, ka mūsu izmaksas, tās, ko esam jau patērējuši, mazāk vai vienāds to, ko varam patērēt. Nākamais nosacījums, ka tās, ko esam nopirkuši šeit, nepārsniedz ir mazāks vai vienāds par to, ko mēs varam nopirkt. Ja mēs apzīmējam apgabalus, tad solvers, ja, protams, apgabali ir vienādi, solvers mierīgi pielīdzinās atbilstošās šūnas savā starpā. Un vēl divas svarīgas lietiņas, ko vienmēr ir jāliek, ir, ka mūsu mainīgie ir vesels skaitlis. Šai gadījumā tas ir loģiski, pareizi. Akcijām jābūt veselām gabaliem, nevis 0,5 akcijas, bet 2, 3, 4, 5 un tā tālāk. Ok, un otrais variants, ka tie ir pozitīvi skaitļi, bet tā kā mēs visi esam kruti, mums ir ofisi, kas ir vecāki par, kas ir jaunāki par 10. gadu, mums ir šī ķeksīts, kurš norāda uz to, ka mainīgie vienmēr ir pozitīvi. Ja jums ir 2007. ofis un uz leju, tad jums obligāti šeit ir jānorāda vēl viens nosacījums, kurā būs teikts, ka mūsu mainīgie ir lielāki par 0. Labi, esam šeit visu salikuši, mums tā lapa visi gatavs, sakrustojam visu, ko varam, nospiežam solve, ok, solver found the solution, un paskatīsimies, kas mums šeit ir. Tad redzam, ka mūsu summa nav pārsniegta, mums ir kaut kāda peļņa, ka viņi laikiem ir optimāli, tie ir mūsu daudzums. Mēs iemācīti no pagājušā laboratorija darba, varam paminēt vēlreiz palaiz solveri, un paskatīs, vai kas mainās, nekas nemainās, un laikam tas ir optimāls risinājums mūsu problēmai. Nu, un tas, laikam, tā arī varētu būt, ņemot vērā cenas peļņa starpības. Tā kā varbūt tās tiešām ir pareizi. Tā, lūk, tā ir jāpilda pirmais uzdevums, līdzīgi jāpilda otrais un trešais, mierīgi apskatās, kas ir mainīgie, ko kur jāliek, kas ir mērķa funkcija un kas ir parastais nosacījums. Lūk, tātad
Katrā no nākamajiem uzdevumiem ir divas vienādi pareizas atbildes. Tā kā, ja jums tur savā starpā gadīsies kaut kādas dažādi risinājumi, tas nekas tā tur tiešām var būt. Labi, tiekamies nākamajās lekcijās, kas ir domāti 5. un 4. uzdevumam.